Nu, labrīt visiem no Drinovciem. Agrs rīts, bet jau ir karsts, tāpēc, ka mēs esam Horvātijā. Augustā. Temperatūra 40 grādi. Jūra un saule. Tas viss šajā epizodē. Bet nu jāstāsta viss pēc kārtas. Un savu rītu mēs sākam šajā viesunamā, kuru pašam negaidot tagad var droši ieteikt jebkuram, kas ceļojot uz Horvātijas dienvidu daļu vēlas uz pāris naktīm pietavoties vīnogu dārzos Krkas Nacionālajā parkā. Šo kompleksu mēs izvēlējāmies kā budžeta variantu, kuram bija labas atsauksmes, laba cena un diezgan laba lokācija, lai mēs varētu apmeklēt vietas, kuras mēs veiksmīgi apmeklējām. Bet Skelīnas rezortam tagad gribot, negribot jādod 10 balvas no 10, jo mēs pavisam negaidījām, ka šī vieta būs tik feina. Vēl jau vairāk apzinoties, ko standartā var līdzvērtīgā cena grupā norezervēt Horvātijā augusta mēnesī. Protams, man jāpiebilst, ka ja tu esi pludmales cilvēks, tad šī vieta var atrasties nedaudz par tālu, lai ar piepušamo flamingo padusē nokāpt līdz jūrai. Un ja tavs brīvdienas sastāv no turistiska objekta un arhitektūras baudīšanas un skaļas naktsdzīves vecpilsētā, tad tuvākā kurortpilsēta būs Šibeņika, kas atrodas tos pašus 32 km no Drinovciem. Tāpēc brīvdienas vai vismaz naktsmājas Skelinā noteikti derēs ne visiem, bet pilnīgi noteikti tā ļoti derēja mums. Un galu galā mēs te vakar ar galda tenisa spēli un dejām un peldi šajos ļoti kvalitīvojos baseinos atzīmējam Aijas dzimšanas dienu. Šī tik skaista vieta, dāmas un kungi. Kaut kāda zinātniskā fantastika. Rīts ir baigi foršais. Rīts atkal pienāca tik saulains, tik silts, tik pozitīvi, enerģisks. Mums ir baseins. Šajā baseinā, diemžēl, mēs vakardien nepapeldējāmies. Jā, tā lieta, es domāju, ka mēs šodien peldēs. Bet vakardien mēs peldējāmies šajā baseinā. Mēs uzspēlējām tur tālāk, ir baseina galā, tur ir galda spēles. Nebijām jau baigie mastieri. Un tad vēl šajā pusē bija ļoti gardas. Ir brokastis, ir vakariņas, ir brokastis. Lūk tā. Nebija tā, kā pārēdies bišķi vakar? Nu, nē. Nu, lūk, bet baigi forši. Un viesmīļi, un viss, te tiešām viss personāls, viss ir. Tā kā arī lasījām par šo viesnīcas atsauksmes. Viss tiešām ir. Četri. Horvātu valodā arī 4. Viņš tāpat. Bulgāriem ir 4. Mums ir 4. Nu, uztaisīs nelielu istabas tūrīti. Redzi, vienkārši istaba. Tu ienāc iekšā priekšnams, liels diezgan. Mazs leduskapīts, varētu būt lielāks, bet pilnīgi pietiekams. Te viss notiekās, viss tirs. Viss vienkārši, bet ļoti, ļoti kaut kā ērti. Mēs atbraucām, kad noguruši pirmā dienā likās, īsti nevarējām novērtēt, cik forši reāls tas viss ir. Ļoti vienkārši. Ērts gults, galdiņš, labs televizors, kurš rāda labu šo Horvātijas šlāgeru kanālu. Liela, milzīga telpa, tas ir milzīgākais pluss. Jo šeit reāli tu vari izmētāt savus somas, un tev nav tā, ka tu esi sasprūdis kaut kur. Teku te ir riktīgs dance floors, tu vari dancot, ko mēs arī darījām. Un jā, istaba tā jau ir liela, plus griezti ir augsti. Tāda sajūta, ka tu esi tā kā bungalo, varbūt tādā. Diezgan egzotiska sajūta. Un ir balkons. Perfekti. Šitā vieta, šitas skats man atgādina, ka šits varētu būt Latvijā kaut kur. Un riktīgi, vispār kopumā viss šī viesmāja. Tā kā, kad kāzas tu svini kaut kur, tu esi tā kā laukos. Un šitā varētu būt tā kā istaba, varbūt kāzu viesiem. Ļoti perfekti vieta. Un tas arī viss. Tas arī viss pamazām. Ņemsim somiņas, ņemsim savus gadžets un tiekamies nākamajā sērijā. Nākamajā sērijā vēl gluži ne. Pirms mēs izčekojamies laukā no viesnīcas, iziesim vēlreiz nelielu līkumiņu līdz vīnogu dārziem, jo galu galā šī vieta saucās šādi. Un vīnogs šeit ir ļoti garšīgs. Re, dāmas un kungi, vīnogu lauks. Šai vietai, kur mēs palikām 2 nakts, pieder šāds te vīnogu lauks ar johaidīkas pasmukām vīnogām. Šitā taču ir laime kādam, kam vīnogs patīk. Paskaties. Ej, tu noskas pa vīnogām. Diez te vienas šķirnes viss ir. Nav vēl tā galīgi gatavs, bet pilns, vienkārši pilns ar ogām. Visi zilās vīnogas. Maziņas tādas. No mazām vīnogām sanāk mazs vīniņš.
šīs dienas maršruta galapunkts ir Trogiras pilsēta. Un par cik mums ir vesela diena, lai tur nokļūtu, izdomājam izbraukt kaut kā šādi. No Drinovciem pa šauriem laukuceļiem līdz Roskijas slēp. Piebildīšu, ka Krkas ūdenskritums šajā ceļojumā mums nav doma apmeklēt. Vairākas gadus atpakaļ esam bijuši arī Plitvicē un mums ļoti patika. Un noteikti iesakam apskatīt šos Horvātijas skaistumus. Bet šoreiz apbrauksim apkārt Krkas dabas parkam līdz Skradinas pilsētē un no turienes caur Šibenika aizbrauksim līdz Primoštenai. Primoštena ir diezgan unikāla un skaista pilsēta pie Adrijas jūras, kuru sen jau gribējām apskatīt, un no Primoštenas dosimies uz veco labo Trogiru, kurā paliksim uz 3 naktīm, un nākamajās epizodēs pieskārsimies gan Trogiras pilsētai, gan tās apkārtnei, gan kādam no mūsu vaļaspriekiem, bet tas viss vēlāk. Viens, ko es varu pateikt, ir tas, ka mūsu Horvātijas brīvdienas būs spraigas un interesants. Un ja tu abonēsi Two Lovely People kanālu, būsi pirmais, kuram mēs to visu pastāstīsim un parādīsim. Desmit minūtes ceļā un visu jāstājās nost. Wow, tā ir fantastika. Paskatieties, cik skaisti. Un visur šeit gan malām olīvas. Un Dievs, tās ir gatavas tagad vai nav? Vispār tās ir olīvas. Es jau īstenībā neesmu diezgan gudri šajās lietās. Nezinu, var tāds mutē likt vai nevar? Izskatās jau garšīgi. Maž kaut kāds vilkogs. Šeit ir, teiksim, pilnīgs klusums, tikai otrā krastā tur cik kāds vienā vietā uztaisījuši tusiņu. Un tas arī viss. Un šīs ūdens tilpnes notiekās visi Krkas ūdenskrituma pasākumi un Uber turistiskās vietas. Negluži tieši šeit, bet tālāk pa šo upi uz vienu un uz otru pusi ir ūdenskritumi slavenie. Uz kurien mēs šajā ekskursijā nedosimies. Un ne jau tāpēc, ka tā nebūtu laba vieta, uz kurien doties ekskursijā, bet šajā ceļojumā mēs neesam ieplānojuši ūdenskritumus. Un šodien mēs apmeklēsim vietas, kurās mēs neesam bijuši. Un līdz ar to varbūt atradīsim kaut kādas jaunas un līdzvērtīgi interesantas vietas un atrādīsim tās jums šajā skaistajā kino. Mums jālec mašīnā, jo mēs esam nolikuši mašīnu ceļa malā, kur īsti es pat nezinu, drīkst likt vai nedrīkst likt. Varbūt ir droši vai nedroši. Droši. Tāpēc leksim mašīnā un brauksim tālāk. Ir droši, ļoti droši. Visi braucam tālāk. Braucam un pamanījām paskatieties, kā no manas puses īsti nevar redzēt. Visi nodedz. Bet tajā pusē, kur ir brūns, visi nodedz, kur nesen pavisam bija ugunsgrēki, pavisam praktiski nedēļu atpakaļ. Un šī ir vēl viena lieta, kuru noteikti gribētos atzīmēt. Meža ugunsgrēki šajās vietās, diemžēl, ir ļoti izplatīta parādība, un vasaras mēnešos lielā karstuma un cilvēku neuzmanības dēļ ugunsgrēki izceļās ļoti bieži. Citus no tiem sanāk apslāpēt, bet daži izvēršās par katastrofāliem un tiek iznīcināts neiedomājams platības. Šādā karstumā uguns izplatās ļoti ātri un ar to cīnīties ir gandrīz neiespējami. Praktiski nedēļu pirms mūsu ceļojuma uz Horvātiju
liela apjoma ugunsgrēki bija izvērtušies tieši blakus vietām, uz kurām mēs plānojām doties, netālu no Trogiras, Splitas, Makārskas. Un, ja godīgi, tad laikam nav nevienas minūtes vasarā, kad kaut kur Eiropā nevaldītu meža ugunsgrēki. Horvātija ir viena no tām valstīm, kurā šis riska faktors ir visaugstākais. Tā izstās vieta pēc ugunsgrēka, pēc savvaļas ugunsgrēka. Te viss ir jau gudi, ak, Dievs, kādas te plantācijas. Te uz priekšu es redzu tālumā, te viss ir nodeģis. Un interesanti, kad otrā pus ceļam tas uguns nav ticis, un tur galvenais vēl ir mājas. Interesanti īstenībā tas, ka nav viss tā kā nodeģis līdz ar zemi. Te liekas, tas uguns riktīgi izskrējis cauri, jo redz palikuši gan visādi čiekuri, gan skujas vēl ir kokos palikuši. Jā. Un šādas vietas ļoti daudz Horvātijā tieši. Es nezinu, varbūt arī ne tikai Horvātijā. Vienkārši mēs, kad pirms no šiem braucām ziņās, daudz varēja redzēt par lieliem ugunsgrēkiem. Viņš vienmēr dzēšt ar lidotās dzeltenās lidmašīnas, mēģina dzēst nost to vaiprāts. Es nezinu, kā var apstādināt, ja godīgi šitajā karstumā ar to uguni. Ja tu viss ir pilnīgi vienkārši savs, man liekas, pielēc ērkociņu, tas arī viss, kas vajadzīgs, un te viss deg. Jā. Un kā tu viņu var nodzēst? Bet cikādas vēl dzied? Starp citu, cikādas vēl tur ir? Cikādas jūt, ka tur vēl ir vēl glābjams. Jā. Es tur redzu, ka tur tālum arī vispār uz to pusīti. Mēs tieši tur brauksim. Tur viss ir vienkārši čau. Sastrēgumi arī ir. Sastrēgumi kā likt klāt. Oh, yes. Viss man te aizšķērso, viss man zīmes, es gribu nofilmēt tas lielais, man aizbrauc priekšā. Atpakaļ, tik tā mums jābrauc. Bet paskaties tiešām, kas pa korķi. Tas ir 20 kaut kāds kilometrs no tās vietas, kur mēs par dzīvē, no kalniem. Mēs šodien izbraucām Goda aplīti un aizbraucām tā kā līdz Šibenikai, kas tuvākā, paliela pilsēta. Un viss? Korķis. Jā. Un tur bija tā, ka tur arī liels mukšs tas ceļš. Un tad viena mašīna, tu vari, nezinu, kāds 10, ne 10 pārspīdēt, ne jau 10 kilometrus, bet, pabraukt, un tiešām var būt viena mašīna pabrauks tev garām. Jā. Neka vesels divas ienes, katrs savā pusē. Visādi veikali te ir, te viss, ko vajag atkal. Tas kalnos mums bija tik foršs miers, no šitā visa varēja atpūsties. Tagad te viss, tu pat jahtu var nopirkt. Te var visu. Visi, dāmas un kungi, esam pie jūras. Šī vieta saucās Brodarica. Tās ciematiņš starp Šibeniku un Primošteni. Vēl neaizbraukuši līdz Primoštenai. Secinājām, ka man ļoti gribās iegriezties šajā nelielā šķērsielā un paskatīties, kā cilvēki te pie jūras dzīvojas. Un secināju, ka viņi dzīvojas ļoti šiki. Jāuzēd mini brokasts, jāpaskatās veizīvis un jāsāk jūras dienas. Ūdens dzidrs kā kristāls. Jā. Neesmu nekad kristāli gan dzēris, bet... Ķeramies, o šitā te mums rekurājies vakar jubilejas vakariņas. Paskaties, kāda kaudzi gaļas joprojām vēl ir. Un tagad mums atrās brokastis, tā lai nesabojās.
mums mašīnā kondicionierīts ir, tā kā, es domāju, ka nav tik traki, bet, laicīgāk jāpēd, lai nav tā kā. Grēks bija mest ārā tik labu mantu, jo, Haidi, pareizi, ir rīt vai kociņ, kā sacīt jāsaka. Pats cik smukā vietā mēs sēžam. Kur tur cilvēki brauc ar laivu pa jūru, vai ne? Mēs sēžam ēdam gaļu. Jā, tā nav gaļa, bet labi, mēs sēžam ēdam gaļu. Jā. Atradu, ko priecerēs. Būtu labāk gājis, jo arī jūru rādīs cilvēkiem un zinu, sportu nodarbojas. Bet to mēs izdarīsim bišķiņ vēlāk, jo šīs ir brokas laiks. Sākās vietas, kur ik pēc kilometra tu vari stāties un baudīt skaistumus, jūras skaistumus. Ja tu brauc ar domu, ka tu gribi kaut ko filmēt, man liekas, tā baterija beigsies ļoti ātri. Ai, Dievs, pasargs, cik smuki. Tu klausies šo romantiku? Rītīgi labi. Sen es biju aizmirsis par šīm dziesmām. Tās ir cikādas. Tā te dzīvo kukaiņi. Šā te pavisam glauna pieturvieta, kur tev ir, kur nolikt daudz mašīnas. Te ir daudz mašīnām vieta. Tur ir toalets ļoti tīras un smaržīgas un papīrīts ir viss kārtībā, neviens nav tur neko sadarījis, nelāgu. Un dzied cikādas, tu var skatīties uz jūru ar skatu. Un zini, kas ir? Ir karsts vai kaut kā 34 grādi, bet no jūras nāk riktīgi patīkam brīze un saule šeit, kad ir nespīd virsū, tad tu zini, vispār nav karsts. Un tā pamazām mēs bijām atbraukuši gandrīz līdz mūsu lielajai pieturvietai, Primoštenes pilsētai. Pa ceļam visu laiku varēja baudīt jūru, bet arī pie pašas jūras redzējām vietas, kuras bija pamatīgi cietuši ugunsgrēkos. Un, ja godīgi, tik daudz ugunsgrēku postījumu es vienā dienā vēl nebiju redzējis nekad. Un šeit bija pavisam cits cilvēku blīvums nekā tur, Drinovcos vai Dināras pakājē. Visas pludmales bija cilvēku pārpildīts un uz ceļiem bija diezgan saspringta satiksme. Un iebraucot Primoštenā sapratu, ka novietot auto vismaz kaut kur ir neiespējama misija. Teikšu godīgi, nedomāju, ka tik daudz cilvēku būs Primoštenā, jo pilsēta jau it kā nav no pašām populārākajām Horvātijā, bet varbūt arī ir, jo izbrauc tai cauri sapratu, ka pilsēta ir bezdievīgi skaista. Esam Primoštenā un mēģinām atrast kaut kur nolikt mašīnu. Īstenībā tāds iespējas šeit vienkārši nekur nav. Pilsētas centrā it kā ir kaut kāds stāvvietas, viss ir pilns. Esam pabraukuši jau kilometru ārā praktiski, te ir mežā tāds stāvlaukums, ka pilnīgi viss pilns arī mašīnas var riņķo. Vispār, lai viena mašīna pat nolikt kaut kur aizmirsti. Jā. Mēs esam atbraukuši tagad ir 11:34 un viss ir pie jūrām un nav tā, ka atbraukuši cilvēki, kur pie jūras no rīta un aizbrauc tagad prom. Neviens nekur neiet pēc savas mašīnas, visi ir atstājuši mašīnu uz dienu un viss. Un nekur nav, kur nolikt mašīnu. Ot šitās te stāsts. Jo mēs gribam paskatīties Primoštenu. To mēs izdarīsim, bet mums jāizdomā, kur nolikt mašīnu. Pabrauksim atpakaļ, man liekas, tur es nezinu, tur jau arī būs gan jau pilns, bet es domāju, tur atpakaļ pabraukt. Ok, pabraukšu atpakaļ. Let's go. Necik braukuši, necik kārpījušies, esam dabūjuši vietiņu reku mežā. Nezinu, šitā ceļa malā kaut kādas mašīnas te stāv, cik kāds dzied. Nezinu, cik tālu ir centrs. Aicim ir tarbiņi līdzi ar kaut ko tu ar to tarbiņus staigā. Kas tev, kāpēc tev normāli somiņi nebija, vai kas tev ir? Ko, kas ir aicīt? Kas tev ir? Tu tiešām viss meitenes, kā meitenes, ne tev tarbiņi tādi jāstaigā ir. Kas tev ir? Oi, tiešām, tā kā tāds. Viss, ejam uz Primoštenes centru. Un kur baigā ātri nevar paiet, jo arī pasiek, kas te darās. Kas pa fišiņām? Un dažādas galvenais, kur tur baltā zivis, tur ir tādas tā kā lieli tie grunduļi, tā kā rausīm. Karoči, es nezinu, es ceru, ka jūs iztēlojaties
visu to, pa ko es te runāju tagad. Bet, jā, mums jāpiet šāds te līcis apkārt, un tad būs Primoštena pilsēta, kuras centrs ir uz salas. Viena apaļa sala, apdzīvot no A līdz Z. Jā. Tolāk izvēlēs kādu zvejaskuģi priekš sevis. Kāds tev visvairāk patīkās? Mazie zvejaskuģi, kuri? Tā sarkanā laiva. Maņās. Jā, viņai laikam nav neviens, nekas ūdens mats virsū nav klāt. Pilns ar maziem zvejas kuģīšiem ir šajā vietā. Un tādiem cikādēm tur neapnikš tā visu dienu? Jā, visu dienu. Eitinost. Zivgārņi sēž tur uz laivam. Viss tā kā nākās. Mums jāiet pāris kilometri tagad. Īstenībā nav nemaz tik karsts. Šeit no jūras nedaudz pūš vējiņš, tad ir īstenībā ciešam. So far, so good. Eitinost. Un tas ir skaistums. Priekšā ir Primoštenas pilsēta. Sala vai pussala. Wow. Eitinost. Mēs aiziesim uz pašu to pilsētu. Cerams, ka mēs iegodīgi varam iziet šeit pa promenādi. Zin kā, es īstenībā nebiju. Es īsti nesapratu, ko es īsti biju gaidījis no Primoštenas, bet, baigi stilīgā promenāda šeit ir. Un ļoti, ļoti skaista vecpilsēta uz salas. Tā es domāju, Primoštena noteikti jāieliek ir kartē. Kā punkts, kuru vērts apskatīties šajā krajā. Personīgi, jā, šāda pilsēta dzirdēta bija, bet nebija tā kā viena no primārajām, kur tu parasti dzirdēsi. Varbūt, kad brauc uz Horvātiju. Bet izskatās, ka varētu būt viena no smukākajām vietām. Man viņa mazliet atgādina Melnkalni. Melnkalnē to svētā, kā sauc to salu? Svētā Stefāna sala. Jā. Svētā Stefāna sala ir vairāk atklātā jūrā vienīgi, un viņa ir mazāka, bet līdzīgs princips, un tāpat ir viņa tā kā pussala, salā, uz kuru var uzbraukt. Tur riktīgi krūts zārgas jahts ir, un tur pie ies, mēs te braucam ar mašīnu šo visu gabalu. Tur pārdevās milzīgi arbūzi. Kā man gribētos arbūzi tagad? Zem ūdens stāv. Un, protams, kur te bez Uber krūtām dārgām miljonāru jahtām. Viss ir smaržo riktīgi pēc kā? Pēc sauļošanās krēma. Redz kā, mīļie draugi, divu domu nav. Jo reāli smaržo šeit tā kā tu iesi smaržu veikalā, bet tagad ar jūrējot viss smaržo pēc PF 50 vai SPF 30. Kad tu esi pie kuģi kapteiņiem ostā, tad smaržo pēc VD 40. Mēs tuvojamies Primoštenas centram. Ilgaidītā tikšanās ar Primoštenas pilsētu. Aidis tagad parādīs jums arbūzes. Šitas bija tas, ko es redzēju šeit braucot par štatenu līkumiņu centrā. Paskaties, kas par arbūziem. 2 eiro kilogramā var būt, ja tev paveicās. Īstenībā tas nav maz, ja ir 2 eiro kilogramā. Bet ja tu esi pie jūras un gribās arbūzi, tā, man liekas, ir ļoti adekvāta cena. Vai ne? Jā. Riktīgi tāds augļu tirgus. Ja gurīgi tas, man liekas, ir tas labākais, ko tu vari ieraudzīt tādā vietā, kur ir jūra, jahtas, kuģīši aizmugurē, kur var peldēties un atskrien nopērt sev kaut kādus augļus. Kaut vai tomāts īstenībā, lai veldzētos. Riktīgi labi. Kas par arbūziem? Jēzus Marija. Riktīgi. Super. Tas ir skaisti. Plus īstenībā mums jānopēr kaut kāds arbūzs vēl. Jā, esam. Hi, hello. Jā? Jā. Jāies tā kā pilsēta, tagad būs uznāks riktīgais tās neadekvātais kaut kāds nogurums. Atnāksim un nopirksim arbūzi. Mēs ejam tagad tālāk. Iesim, mēģināsim tikt pilsētā. Rekutēji visādas ceptuves. Maizes ceptuves, tās īstenībā tiek godā šajās zemēs visās malās. Un šitā te smuka pieeja tieši vecpilsētai. Tur ir mūri priekšā, un tā kā tā visa sala ir atdalīta, bet neapdalīta ar mūriem. Varam iziet savu nelielu parciņu, lai dabūt bišķiņu čiliņu. Primā, viss pa pirmo zarti. Tu esi dabūjis bišķiņu enerģiju no ciedra koka. Un tu vari iet iekšā pašā augusta svelmē, pašā dienas vidū Primoštenas pilsētas centrā. Un temperatūra pašlaik ir plus 40. Novērojam, ka Primoštenā ir ļoti daudz skulptūras. Visas zaļā krāsā šādas te.
Dažs no viņām ir parkos, dažs kaut kur promenādē, dažs ir ūdenī. Sākumā es domāju, ka, for real zvejnieki kaut ko, mēģina bakstīties. Bet īstenībā, nē, šīs kultūra. Kapitāņi 2 dodās sirojumā pa jūrām, lielās zivs meklējumos. Tik smuka vieta. Tik smuka vieta tiešām. Tad divreiz bija jāsaka vienu to pašu. Mums vajag ātri iztaigāt centru, cik vien varam. Un cerams, tur būs ēna. Un varbūt jālien ir ūdenī kaut kur jāmeklē veldze. Tagad, skatītāji, mīļie, iedomājieties tagad kaut kādu ciparu, kura dienas stundu jums labāk patīkās. Jā. Un tad, rekur. Un skatāt šeit. Atbild uz visiem jautājumiem. Tā. Mēs esam šeit pie pašas ieejas, pie pils vārtiem, pie mūriem, pilsētas mūriem. Un iesim iekšā, iesim uz salas. Iesim iekšā uz salas. Te, kad tu esi salā, tad tu nevari pateikt nemaz, kā tā pilsēta izskatās, ka viņa īstenībā ir uz salas un visa sala ir apdzīvota. Katrs kvadrātmetrs. Šeit liekas, ka tu esi, kā jau jebkurā pilsētā. Bet, ja pacēlis augšā dronu, sapratīs, ka šī pilsēta ir īpaša un īpaši skaista. Neko redzēt nevar. Jā, es arī kamerā filmēju uz dullo, tā kā man pašam būs interesanti skatīties pēc tam. Vai ne? Bet es vairāk skatos apkārt vienkārši ar acīm un baudu un svīstu. Lai neteikt neko vairāk, man ļoti gribās slādaļot. Un te mēs esam ilgi gaidītajā Primoštenā. Es nezinu, skatītāji mīļie, cik jūs ilgi gaidījāt šo pilsētu. Un arī cik es, nezinu, cik es viņu gaidījis. Viņi it kā iemetu kartē, ka tas varētu būt labs destinations šodienai. Un izrādījās, ka ļoti labs. Bet atkal jābeidz video ar tiem pašiem vārdiem, zelta vārdiem. Rīktīgi karsts. Pagājām mazliet uz priekšu. Ceļš joprojām iet kalnā. Mēs esam laikam pa vidu salai, protams, ir kalns. Mēs jau redzējām, ka pilsēta tā kā ar cepurīti ir. Jā. Un mēs varbūt drīz būsim salas vidū. Bet šeit izskatās šādi. Klusums, miers. Nekas daudz nenotiek, ir aptieka, picerija un aug vīnogas. Nezinu, šāds ieliņas. Tika liekas kā ieliņa, kad tu esi strupceļā. Tur vismaz šeit tā arī ir. Līdz šeit mēs varēja gudri to teikt, bet, laikam, mēs esam tomēr atnākuši kaut kādā strupceļā. Jā. Un viss? Tā. Strupceļš? Jā. Beidzot. Es jau gribēju gudri stāstīt, ka te visur var iziet pa katru kaktu uz nākamo ielu. Tur atpakaļ bija norādus uz čerču. Jā, uz čerču arī vajag aiziet. Čerča ir pa vidu tieši kaut ko, ne? Jā. Viņa ir kalna galā, ne? Šitam būs. Jā. Es te redzēju, ka tur norāda uz asfaltu. Bet ceļš ir jau būs. Kurā vietā? Jā, bultiņas ir, kur uz ceļa uzzīmēt baznīca ir. Un bultiņas church. Right. There you go, šitā te. Redz kā. Kad zem kājām neskaties, tad jau uz baznīcu netiec. Re. Esam tikuši atkal uz lielākas ielas. Un tiešām priekšā ir baznīca. Ar visu pulksteni. Un, starp citu, ar pareizu laiku. Man atkal neticās, ka 12:00 varbūt tās tā kā, riktīgas dienas vidus. Man liekas, te baigās iest jau tagad ir. Bet vēl jau praktiski tikko beidzies rīts. Tas ir tāds mazs kafēnīciņas te ir. Galdiņš tur vienam, uzpīpēt var. Un te varbūt uzēst. Un viss. Un augšais, nezinu, tas ir privāti vai... Tur kaut kam grils ir. Tas tā kā balkoniņš neliels. Un viss. Riktīgi cool. Šitās te vietas. Nē? Ja mēs jau būtu šās dārziņš. Viss man nav, ja nevainas. Dzīvos vēl mierā visu. Un zīmē jūru. Ne, uz dēļiem. Iedomājies, no malas īstenībā šitā sala neizskatījās, ka tā baigais kalns ir. Jā. Izskatās, ka uz kalniņš ir. Jā, tāds. Bet tu zini, jo ir bišķiņ ko kāpt. Un laikam, mēs cerēsim, ka baznīca ir pašā kalna galā. Kā, ja es būtu būvējis baznīcu, būtu uzbūvējis pašā kalna galā. Un tas nozīmēs, ka mēs būsim vai nu salas vidū, vai nu pašā kalna galā. Jebkurā gadījumā tas nozīmēs, ka mēs esam nonākuši pie Primoštenes Svētā Jura baznīcas.
Kalnos vakar mēs tā nesvīdām. Kaut arī temperatūra bija tieši tāda pati. Bet tas ir laikprāts vienkārši. Te mēs esam galīgi slapi. Vienkārši slapi. Un ūdens, nezinu, litrs aiziet vienkārši vienā rāvienā, bet viss ir litru. Pat ne 0,7. Tas so litru vienā rāvienā. Šitā notiek. Nevar grēks runāt tās lietas, ka baznīca, bet, apiesim, paskatīsimies tā baznīcu. Te pašā kalna galā ir kapi. Ir nozīmīgi cilvēki visādi, lai tam apglabātu un bīskaps un... Rekādi stāv rakstīts. Cerkva I župa. Svetau Jurija župa. Lūk šeit stāv rakstīts arī šis cilvēks, kuram šī biste ir bijis Primoštēns župniks. Župnieks. Nezinu, kā Latvijas to tulko, bet šeit stāv rakstīts tā. Šī bērna bīskaps un arī župnieks. Župnieks. Es nezinu, kas tas pa vārdu latviski. Bet jā, šāda vieta. Iedomājies, kāds te ir uztaisīts tāds pilnīgi. Jā, un tie ir tā kā kapi. Vienkārši kapi, īstenībā. Tālāk uz leju ir kapi. Izskatās, ka pusi no šīs salas ir kapi. Ja tā padomā, vismaz šī puse. Jo tur, cik tālu es redzu, ir kapi. Un īstenībā secinājām, ka mēs esam, ne tikai salas vidū, bet pašā salas galā jau. Un kapi un baznīca tātad ir Primoštēnas salas pašā galā. Mēģināsim kaut kur pa citu ceļu noiet lejā tagad no šīs vietas. Kā tad es paiešu garām kaut kam šitādam. Tās ir vīģisaņi. Tās ir. Es šitādu no rīta šodien ēdu. Ej, tu nost. Zikā, lai nav tā, ka vīģis, kad nav gatavs, tad ir indīgs. Jo, kad izskatās jau ļoti labi. Ej, es nezinu. Man bail ir, paskaties, viņam tā kā piens nāk ārā, varbūt viņas nevar ēst. Jā. Mēs kā ir? Man vilkokus jau var garšo. Garšīt. Kas pa vīģiem. Un Aita saka, viņa negrib. Grib un negrib, nevar saprast neko nevis. Jā, tur viņa staigā. Un vīģis mutē neņem. Bet labas vīģis, labās tagad. Nezinu. Es jau vienu apēdu, es gribētu vēl vienu. Kur te uz manīm skatās vēl? Bet citas ir tādas cietas un, zaļas. Īstenībā tā laikam bija vienīgā, kur tāda izskatījās vairāk. Tāda mazāk gatava. Un reku vēl. Labākais kontents, kādu jūs varat skatīties. Nosvīdz, bārdens vecs, resns, ēd vīģis, Primoštēnas salas. Īstenībā normāls kontents. Es pat uz tādu parakstītos jau varētu. Mīļie draugi, National Geographic. Varbūt šitos arī var ēst, bet, to es neriskēšu. Te, kur visādi šitie kaktusi. Jau tā kā Meksikā. Paskaties, cik daudz kaktusu augļi. Kaktus un alvejs, klausies! Šitas pasākums sāk vos pēc tekils. Un es pie pārdevēja tur redzēju ļoti garšīgs apelsīns arī. Šitas ir foršākais šajās valstīs, ka tu var izsteigāties un paskatīties egzotiskos augļus. Tas tāpat kā pie mums Latvijā. Var paskatīties plūmes, ērkšķogas un ābols un rabarbers. Granātāboli tiešām. Tikai no rediet. You don't know about that. Mēs varam, varbūt, privatizēt vienu, bet varbūt ne, varbūt tas kādam pieder. Gan jau kā arī piederīs. Tas cilvēks dzīvo un tas ir viņa dārziņš, vai ne? Tas jau nav tā kā publiski, vienkārši parks. Tas tā kā tu varētu. Un es domāju, tās vīģis, ko es tur, tas varbūt arī cilvēkam pieder. Viņš gaidīja, ka viņas nogatavosies. Kā viņas neienākās, tā viņas neienākās, jo visu laiku kāds viņas aprī. Bet riktīgi garšīgs vīģis bija. Nopietni to saka. Visiem iesaka, ja jūs redzat vīģes, skatāties, lai ir mīkstas. Un tad viņas riktīgi salds un sulīgs. Un esam atpakaļ centriņā. Atkal tādas ieliņas, kur parādās par restorānčikam kādam. Tur Vinčik jau piedāvā izkārtne. Nebija izkārta, paši pudeles jau stāvēja. Teica man, lai pieliek mūlu. Nē, lai pieliek lūpas, jo haidi pie pudeles. Un pagaršo. Lai nogaršo, turēt. Pagājušajā sērijā bija dzimšanas diena, tad mēs braucām dzimšanas dienas ceļojumā pa kalniem.
Un vienā vietā tante, forša, uzzinot, kā iet dzimšanas dienu, tad savu paštaisīto vienu interesanto ekskluzīvo mantu atnes no mājas manas. Un bišķiņu ielēja pudelītē, nu viņai cik bija, tik bija. Un mums šovakar viņš jāpadzer, es jau zinu, ka nevar tādu mantu nemaz vest projām. Nu, tā kā, ja pašam jādzer tādas lietas. Reiz. Un šovakar mēs domājam, ka varēsim uzdegustēt un pateikt, kā ir. Un lūk, esam atpakaļ uz promenādes, atpakaļ pie jūras, tā kā esam nokāpuši no nelielā kalniņa. Un esam joprojām uz Primoštenes salas. Bet, jā, šāda vieta, kur ir kafejnīca un krastmala un saulīt spīd un kur arī nopeldēties var. Ļoti gaiši. Riktīgi gaiši. Un tie slēģi tāda foršā krāsā arī, tāda jūras krāsā. Bet jā, tur apakaļ, ja tu ies, atkal, redzi, vīnčik un olīveļu to piedāvās. Un atkal tiks augšā kalnā pie baznīcas, ies, ir ļoti ilgi. Riktīgi labs. Es saku, būt bišķiņ vēsāks. Moška zin, kā braukt bišķiņ nesezonā ir kruta, vai ne, foršāk, vai ne, nav tik karsts. Bet par cilvēku daudzumu es nevaru sūdzēties, nav baigi daudz cilvēku, vai ne? Varbūt mēs neesam pareizā laikā te izgājuši ārā. Varbūt vakarā būs vairāk, vai no rīta bija vairāk. Tagad dienas vidū ir, nu, forši, bet šī tik karsts man nav bijis. Neatceros jau no kura gada vēl. Rekords, karstuma rekords, pa kuru mēs staigājam un ar kameru rokā kaut ko mēģinam atrādīt mūsu skatītājiem. Tieši tā. Jo iedomājies, šeit ir cik smuks mājiņas, cik foršs centriņš, bet ja es ar savu mašīnu, tu nevar iebraukt. Ne pa gramu. Tev viss ir savs autos, spēkrāt jāatstāj. Tur tālu prom, puskilometru prom no šeienes. Ja nu vienīgi velospēds, tas varbūt ir drīkst. Ja mēs varam ūdeni nopirkt. Man liekas, ka mums vajag obligāti papildināt ūdens krājumus. Mēs īstenībā rāja esam pašlaik vienīgie, man liekas, no nedaudziem, kas pārvietojas pa ielu. Es vienkārši nevaru, man acis nerāda vairs jau, ka es esmu pārsvīdis. Ir baigais. Tagad ir epicentrs, ka tiešām jānolien kaut kur. Jāiet peldēties, tas ir, nu, tas vairs nav prāta darbs tagad. Par to, karstumu. Un kā tu tiec galā ar karstumu? Man vismaz brilles. Kā veido brilles ir palīdzējuši no karstuma? Tās, man liekas, man palīdz. Es brilles vairs nevaru uzvilkties, ka visu laiku asaru ocis. Te, kur ir Staro selo, vai ne? Un te ir Uber krutās jahts nopārkots. Un blakus tev arī uzreiz izkāp ārā no savu kuģi un uzēd riktīgi. Te daudz visādi reņģīts, tāds maziņas. Mazas ziltiņas. Tas jau visur ir īstenībā. Kāpēc lai reņģis neēst? Nu, pilni jūra viņam. Šo, dabujām ūdeni, un tu zini ko, nav baigi dārgi. Šeit ir glaunā vietā, pie saldiem vendor, saldējums divīts, ūdens trīnīts, bet lielais minerālūdens. Saldējums ar ko? Ar marakuju. Marakuju, ok, marakuju. Super, very nice. Nu, laimīgākais brīdis manā mūžā, ka mums ir arbūs. Tas ir tikai šķēlīt arbūs, šitas ir 2 kg. Es vienkārši gribētu saprast, cik varētu būt šitās te arbūs. Noskaidroju, ka lielie arbūzi ir ap 16 kg, un atnākuši uz mašīnu noskaidrojam, ka krituši ir arī karstuma rekordi. Atnācam apakaļ uz mašīnu, iekāp mašīnā, lai iedarbinātu. Kādam tas ir jāizdara. 47 grādi rāda, nu, temperatūra reiz ir ārā vai kas te, vai kur. Mašīnai kādi 70, varbūt 60. Jūs varbūt domājat, ka es dīvains cipars sauc, bet nē. Grigāļa kungs tieši tāds pašs saukt, ja viņš te būtu. Māma jau Dubāja vienkārši. Nu ir grūti. Šitajā laikā, protams, tikai varbūt aliņu padzert ēnā, jūriņā papeldēt un tā un vispār nesteigāt, nekur neblogot apkārt. Tas ir neprāts. Mēs tagad brauksim uz Trogiru, uz Trogiras pilsētu, vietu, kur mums norezervēta nākamā naktsmītne. Mums tur būtu jābūt kādos 3. Īstenībā pēc tāda laika arī izskatās. Nepilni 40 km līdz Trogirai, jeb salai blakus Trogirai, uz kuras mums bija norezervēta naktsmītne uz atlikušo ceļojumu daļu, no kurienes mēs iesāksim nākamās epizodes, kurās atrādīsim jums ļoti daudz Horvātijas skaistumu. Bet arī šo epizodu mēs vēl nebeidzam, jo pārguruši no spēcīgās saules mēs vēl dzēsimies, atvilksim elpu un nodosimies jūras plezīram. Tie, kas dīvainā kārtā to vēl nav izdarījuši, droši abonējiet mūsu kanālu, jo šīs brīdis tam ir kā radīts. Savādāk kā tu zinās, ka mums iznāks kinolēns par Trogiru, Čiovo salu, Omišu un visu tik ļoti gaidītais megaseriāls par Taizemi? Droši abonē, un tu būsi pirmais, kas par to uzzinās.
mums ir nolaimējies dabūt ļoti foršu vietiņu, kur palikt pa nakti. Ļoti smaržīga, ļoti tīra, ļoti tāda patīkama. Ienāc iekšā un visā bija tāds, kā patīkama bija. Ienāc un tā. Varbūt te nav tik liels un te ir diezgan tumšs, bet tur ir terase, kas ir lielāka par šito istabu. Tas ir vienkārši teikt. Terase ir tiešām lielāka. Viņa ir lielāka par šito istabu. Jā. Un tur varēs tusēties vakarā un odas skaitīt. Bet mums šeit ir arī pat virtuves maz iekārti. Un te viss ir. Pasies kāds leduskapis, tad tu vari krāpēt leduskapī. Ko tev ir? Cik pulkstens? Kur jūras vēl nezinu? Tur jau tā lieta, kamēr tiksim. Aš tā būs jāmāc? Nezinu. Ejam atpakaļ. Uz 7. numuri noskaidro. Man ir karsts, ejam atpakaļ. Te līdzis mums te ir. Nu, why not? Saula karsē, jūra ir. Всё, поехали. Šāds neliels līdzīts mums ir. Vieta saucās Okrup Gorni. Un šī sala ir tā, kas tā, uz kur te tiec pārbraucēt Trogiras tiltu pāri. Kā viņi saucās? Kaut kāda čio, tā kā itāļu nosaukums bija. Uzlikšu te, lai smukā vietā nosaukums, jo tur pavirs. Ok, nē, uzvilšu virs salas. Ot šitien te. Šitas nosaukums, šitā tā sala. Ja? Nu, ot, un mēs esam atmetušies. Mēs nācām, es domāju, tiešām mēs iesim baigi ilgi no Moritulītās. Mums bija tikai 2 mājas un visi, mēs pīvurs. Kā es izskatās ar tavu skaisto krokodīlu cepuri? Jā, man jūras cepuri. Man cepurīt, kur ir. Tur jau tā lieta, mēs braucām ceļojumā uz Horvātiju. Es aizsaku, būs karsti, būs saule, daudz saules, daudz jūras, daudz piedzīvojumu. Paņem cepuri līdz kaut kādiem. Vai nu nebija, vai nu izlikās, ka nav, vai nu negribēja, vai nu bija kaut kāds iemesls atbraukt uz Horvātiju bez cepuras. Dunduks, kas dunduks? Klusiņām. Būs tā lieta. Reklāmas pauze. Skycall. Have some choice. Break it down. Take a walk. Have a drink. Take your coffee. Out the day. Take your time. Never go to work. Have some choice. Go to trips. Peace is mine. Break the bricks. Monkey's time. Half a days. Spend the time. Do your thing. Have some choice. Go to trips. Peace is mine. Break the bricks. Nu tā, tagad tu sadomā ap pulkstens 7 braukt uz veikalu, tad Trogiras centrs izskatās šāds. Jā, mēs gan pusstundu braucam, nu tā kopā. It kā jau attālums nav liels, jā. Tur kaut kādi, nezinu, 7 kilometri, kas bija jābrauc. Bet Mēs esam pašā Trogiras centrā. Ir ļoti skaisti. Visam tam pārņem skaistums. Skaistums ņem Virs savu. roku. Tieši tā. Tiešām, pasties, cik ļoti skaisti. Jā, mēs centīsimies pārbraukt līdz tās Trogiras galveno tiltu slaveno pāri. Un aizbraukt paskatīties kaut ko veikalā. Tā kā, nu, tāds parasts mierīgs vakars šodien. Pēc jūras peldēm, pēc viss. Bet, nu, baigi smokīs, vai viņiem ir centrā. Bet braukšana ir ļoti, ļoti tāda sarežģīta. Jā. Tie vairs nav kalni.
ar savām šaurām mazajām ieliņām vienkārši pārspēja mūs. Pat pie lielveikala, lielveikala, te ir kāds tikai 5 vietiņas, kur not mašīnī. To vēl tā, uz Dieva laimi, ja tev paveicās, tad sanāk nolikt. Jā, mēs vienu vietu dabujām. Iesim kaut ko garšīgi nopirkt. Vai ne? Trogi ir galīgi nav maz pilsēta. Galīgi nav. Galīgi nē. Man liekas, tā vecpilsēta lielāka par Vecrīgu. Bet man viņa tik ļoti patīk, vismaz braucot tā mašīna. Tik skaisti bija. Ļoti skaisti. Ļoti. Bet ļoti busy. Tik daudz cilvēku pilni, viss muļš, viss kaut kur iet, viss kaut ko darās. Labi, tagad arī tas laiks, ka visi nāk no jūras mājās un iet uz viesnīcu. Jā. Mēs iesim uz veikalu un iečakosim, kas tur ir garšīgs.